vienīgā reize, kad es noliku uz gurķi, tas bija tā kā vienkārši tā pret sienu un tieši braucu uz izrādi. Tu jau redzi mašīnā, nē, es kaut ko tu ne tā izdaru. Ir cilvēki, kuriem es teicu, reku, paņem Škodu, fuj, nē, es tādā tur nekāpšu, tas vispār lama. Un pēc tam skaties, šis cilvēks brauc ar Škodu. Manā mašīnā redz, ka es esmu braucis. Mums ir Fordiņš Street, kā? Šitais ir tāda dziesma, tā. Kala, kutā, Es nobraucu maliņā. Es vienkārši paniku noķers. Man sirds šitā skrien tā, it kā es nezinu, kas man bagāžniekā slēptos reāli. Kā, tur vilkās, es atzinu, jūs tieši braucāt. Un tā viņš saka, nepareizā laikā, nepareizā vietā. Es saku, nē, jūs bijāt nepareizā laikā un nepareizā vietā. Ja es nezinu, jāietriecās sienā, tad lai kaskadieris, protams. Ja tu meklē auto pa 0 eiro, tad dodies pie mums uz Autorīgu. Ir vairāk nekā 250 auto uz vietas. Un tagad atpakaļ pie epizodes. Čau visiem, šī ir Autorīga nebrauc virsū podkāsta jau 20. sērija. Laiks skrien mums vēja spārniem, un ar mani joprojām ir kopā Artūrs un Dāvis. Čau. Džeki, mums šī jau ir pēdējā sezonas epizode. Noslēdzošā, teiksim, noslēdzošā. Noslēdzošā. Pareizi. Malējā. Jā, vai ne? Bišķiņ vajag attelpu, vai ne? Bet nedaudz. Vasara tuvojās. Kā jau starp sezonām. Tā kāds vispār sajūtas mums pie pirmās sērijas? Bija kaut kāds sajūtas, ka mēs vispār tik tālu tiksim? Godīgi sakot, baigāt, laiks ātri pagāja. Teiksim, tā pirmā sērija, hops jau 10. un jau 20. Jā. Liekas, ka tā turpināsies līdz ugunsgrēku pārspēsim. Prieks dzirdēt, jo man arī tādas pašas sajūtas vispār nejūtās, ka mēs 20 veselas epizodes esam uzfilmējuši, jo tas ir ļoti daudz. Un, protams, šautauts mūsu skatītājiem, kas mūs atbalsta. Un pēdējās sērijas viesis. Mums ir cilvēks, kuru esam raduši redzēt uz teātra skatuvēm un kino ekrāniem. Viņš pavisam nesen mirdzēja jaunajā filmā Perfektie, bet šodien mēs mēģināsim noskaidrot, cik perfekts viņš ir pie stūres. Aktieris Jānis Āmanis. Labdien, sveiki, labvakar. Kad skatīsies? Kaut kādā sakrā bijušie sportisti nesaka. Pēdējais brauciens, piemēram, viņi saka noslēdzošais. Noslēdzošais, jā. Jā, tā maņķicība vieglāk. Nebrauc virsū, tas ir tā kā emocionāli nebrauc virsū, vai tas ir fiziski nebrauc virsū. Pēc sajūtām. Skatoties kāda situācija. Kāda situācija tieši tā? Ar ko tu vispār ikdienā pārvietojies? No rītiem ar kājām, dažu brīdi arī no rītiem ar riteni. Protams, ar automobili pārvietojos arī, diezgan daudz. Un tad atkal ar riteni vakarā un ar kājām. Vispār es esmu tas daudzfunkcionāls. Man pat ir lonzīts. Jā. Tāds mobils cilvēks. Lonzīts, longboards. Jā. Longboards? Jā. Longboards. Jā. Oh my God, tu māki? Māku. Kā ir vispār pa Rīgas ceļiem ar longboardu? Traki. Nav jau baigi, kur braukt. Bišķīt ir. Nav jau arī tik traki, kā galīgi nav. Es vienīgā reize, kad es noliku uz gurķi, tas bija uz Vanšu tiltu izrādās. Tad metāla, es nezinu, kā viņi domāt, laikam, savienojumu. Salaidumu vietās, jā. Tur bija izņemts vienkārši ārā tas metāls. Tā kā vienkārši tā pret sienu. Un tieši braucu uz izrādi. Bija Skroderdienas Silmačos un Dita Lūriņu es ceļu un dejojam. Viņa saka, kas tev ir? Es saku, es noliku uz gurķi, man plecs sāp. Tā bija vienīgā reize. Sabrīdot tos cilvēkus, kas brauc ar longboardiem un pieliek elektromotoru. Bet viņam jau ir pults. Jā, bet pults beidzās tajā brīdī, kad tu brauc pa Vanšu tiltu. Nē, bet skaties. Vispār jā. Tas ir tāds viens neuzmanības moments. Teorētiski tu pats nepamani, bet ar elektriskiem ir tā, ka viņi bremzē. Jā, ja tu brauc bez elektromotora, tev bremzes ir tikai viena vai otra kāja. Bet tu nevari pabraukt 50. Pa kalnu lejā nebremzējot. Var visādi var nobremzēt, ir varianti. Nav tik traki. Viens no variantiem iebraukt bedrē un tā kā pret sienu. Jā, arī tā var. Šī ir pirmā reize, kad es dzirdu, ka aktieris pārvietojas ar longboardu. Es jau neesmu vienīgais. Kaspars Zvīguls arī. Tātad neesi vienīgais. Jā. Raimonds Celms arī es viņam palīdzēju tur iegādāties. Viņš prasīja, kur var, un tad es viņam ieteicu. Tas nāk ar mašīnu, tu kaut kā 30% no savas ikdienas pārvietojies. Citreiz pat vairāk, jā. Tā grūti pateikt, jo vispār es diezgan daudz nobraukāju. Es apbraukāju Latviju vasarā, man ļoti patīk
pārvietoties ar auto tādā ziņā, ka es no punkta A uz punkta B apskatītu, piemēram, Latvijas kaut kādu punktu. Es no rīta pamostos, hops, šeit, man ir hamoks līdzi, tīkls, tas uzceļ starp priedēm, ritens līdzi, izbraukāju, daru, ko es vēlos, kā es vēlos, pats sev saimnieks. Pagājušo vasaru es apbraukāju Latvijas baznīcas daļu no mazos miestiņos. Ļoti baznīcas patīk. Tā ir tāda sava enerģija. Tur cilvēkiem gan ciešanas, gan prieki, gan pārdomas. Tas tāds kaut kas tāds, tā enerģija, kas tur valda, viņi ir tāda ļoti. Un tad tu esi par sevi, jā. Pēc tam tur ir mierīgāk brauc, kad tu esi aprunājies ar sevi. Tad nav šitie... Tur nepalaiž, kāpēc tu pī. Sanāk arī tā? Jo, tu jau redzi mašīnā. Nē, es kaut ko tu ne tā izdaru. Joks pie malas, šis ir nopietnas raidījums. Ar ko tu tieši šobrīd brauc? Šobrīd es braucu ar Volvo. Volvo! Es zināju. Tāds pārāk mierīgs nosaucums. Jūtams. Zandalis nav. Zandalis nav. Yes. Tās ir tas labais stereotips. Jā, bembisti visi ir agresīvi, volvisti brauc ar zandalēm un zeķiem un vispār mīcās tur. Tu neesi tāds volvists. Es taču agresīvais braucējs. Viņš ir tas agresīvais volvists. Tā ir otrā Volvo, tāds alter ego. Bet te kaut kas mazliet nesiet kopā, tad tu esi tas, kas palaiž visus pa priekšu. Visus ne. Tā kā pa vienam vismaz. Tas ir rāvēslēdzē princips. Jā. Bet tad tu esi agresīvais. Bet tas ir citreiz, man patīk. Ātrums patīk, protams. Tad tas ir pēc garstāvokļa. Jā. Sodi nāk, jā? Ir bijuši. Ir bijuši. Protams, gribās uzspiest. Kaut kas tur gribās ātrāk tikt. Tu jau sevi apmāni patiesībā ar to ātrāk tikt. Cik tu ietaupi? Minūti maksimums. 2 minūtes jau vēl noveic. Tur jau tā lieta. Ja tu paskaties tajā vāzē, reāli, ko tu tur ietaupi? 2 minūtes. Pat uz šoseis, ja tu brauc 90 vai 120, tu principā lielajā posmā ietaupi ļoti maz. Liekas, ka tur tu stipri ātrāk brauc, bet īstenībā kopā ar visiem tur luksforiem un visu pārējo tu pāris minūtes ātrāk atbrauc. Stipri ātrāk vienkārši ir potenciāls pazaudēt tiesības. Jā, Jā. Principā viens lustas aizmugurē, zilās un viss. Vai tu paspēji nonākt mērķī, vai tu paspēji zaudēt tiesības? Jā, vai grāvis. Kas kuram svarīgāks? Gribās jau, protams, pabraukt ātrāk, un tas ir normāli, jo cilvēks ir aizrautīgs. Viņam patīk tas ātrums, tas rada kaut kādu adrenalīnu, bet visam saprāt robežās jābūt. Ar kādiem auto tev vēl ir dzīvē nācies saskarties? Audi A3. Kāds bija sajūtas? Audi! Golfs tad bija pēc tam 5. Volvo, protams, tad ir jātiecās jau augstāk. Kāpēc izdomāji, mainīt markas? Nebija tā, ka pēc Audi paņēma nākamo Audi. Godīgi sakot, es skatījos pēc tā, kas ir tirgu. Man nekad tā nav bijis, ka obligāti tas. Es nesaku, ka Volvo man būs tagad nākamais būs Volvo. Nē, jāņem ir jaunāks. Pēc maniem uzskatiem, lai man piedod Volvo tirgotāji, Volvo, es neteikšu, lai tur kaut kā neaizvainot līdz konkrētam gadam. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Ir cilvēki, kuriem es teicu, reku, paņemšu kaut ko, fuj, nē, es tādā tur nekāpšu, tas vispār lamata. Kur cilvēks ir sēdējis tur tādā mašīnā. Un pēc tam skaties, šis cilvēks brauc ar Škodu. Tāpēc, ka saprot, tā ir mašīna tomēr. Un tu nepārmaksā, un viņi ir komfortabli. Ir kaut kāds autiņš, kur, teiksim, tu domā, ka šo es kādreiz dabūšu īpašumā. Lancia integrāls sports. Tas ir tāds beigīgi grūti dabūnams eksemplārs. Jā. Kad, ja tev ir Volvo, tu uz Volvo neskaties. Tev ir svarīgākais tas gads, izskats vai dizains. Gads izskats, laikam es beidzot nobriedzu, laikam baltu mašīnu paņemt. Drosmīgi. Jā. Viņu mazāk redz netīrums, tos putekļus. Uz baltu. Uz baltas diezgan var redzēt. Var redzēt vairāk. Mazāk. Sudrabs Sudrabs. Spainīts. Jā. Nē, sudrabs forši krāsmu. Volvo popularizēts. Man likās, ka viņš ir tāds netīrāks. Labi, es arī mazgāju bieži, viss kārtībā, bet tagad viņi nomazgāju. Kā ziemā, tas sāls, labi. Vai brauc noskalo vismaz. Tas ir reizes 2 dienās. Tādi mums ir tie klimatiskie apstākļi. Jā. Tur neko neizdarīs. Droši vien hibrītiņš, benzīns.
Nepatīk tā dīzeļu rūkoņiem. Nē, arī nē. Man patīk. Tur rūks, tu dzirdi visu. Tur skaņa ne tāda. Jābrauc pie doktora. Jā. Tas viss ir forši. Man teica, bija automehāniķis, un šīs lietas nav svešas. Man ļoti patīk. Man ļoti patīk dīzeļdegvielas smarža, un eļļas, un riepas, un benzīns. Tas atceros darbnīcā. Ļoti patīk. Gluži nebija tā, ka es staigāju. Nē, tā gluži nav. Bet man patīk. Jā, tās man bērnības atmiņas. Jā. Vai tu saskāries ar lietotu auto iegādi? Jā. Kāda pieredze? Kāds review? Man paveicies ar to, ka ir labi paziņas, labi draugi. Jā. Man nav slikta pieredze. Mans auto nav bijis salikts no 5 auto viens. Tas ir forši. Tas nozīmē, ka arī lietots var pirkt. Bet parasti brauc viens skatīties vai uzreiz ar delegāciju? Tā kā pasauc kādu līdzi. Jā, mēs teātris. Es vēl strādāju teātri trupu sasauc. Visi dod. Jā, direktori zina. Un tad vēl ir kaimiņus, radinieks. Un viss klau, šitā mašīna. 50 cilvēku. Un tad viss. Nē. Viens. Parasti viens. Jā, parasti viens. Es arī nezinu daudz keisus, kuri būtu rīktīgi iesmērējušies. Kādreiz bija, kādreiz mūsu brāļi lietuvieši taisīja no 3 mašīnām 2 vai 1. Tad tur bija, bet arī tagad tas ir mainījies. Nav jau tā, viņiem taču gribas... daļēji, varbūt. Protams, var iegrābt. Var atrast. Ja pameklē, var atrast. Bet, diezgan tā uz pirkstiem saskaitāms. Es gribētu cerēt. Mūsdienās, jā, tagad gribētu cerēt, bet tā īsti laikam... Mēs esam kompjuteram tu vari pieslēgt klāt. Tad, ja tev atļauj, pieņemsim, ir šitais sludinājumi. Ir pēc sludinājumi skatās. Un ja ir viņa kaut kas iekšā... Viss atskatīties. Tu vari apskatīties. Visu vēsturi tu vari... Tad nav tur, ko slēpt. Vai attiecīgi, vai viņš ir tīts atpakaļ, spidometrs. To jau var pēc nolietojuma. Tu vari redzēt, kā ir braukts. Manā mašīnā redz, ka es esmu braucis. Paklājiņš ir jāmaina. 80,000. Paklājiņš ir jāmaina. Man tur ir tuvu 500,000. Bet Volvo brauc? Volvo ripo, tāpēc, ka viss laicīgi ir jāmaina. Jebkurai mašīnai. Ja esi jauna vai nākamā auto meklējumos, tad droši nāc pie mums uz Autorīgu. Pie mums ir vairāk nekā 250 auto no ārzemēm. Un tagad atpakaļ pie epizodes. Un pirmā spēle mums būs apraksti šoferi. Puiši rādīs bildi ar mašīnu. Un tev būs jānoraksturo pēc taviem ieskatiem, kāds šoferis tur varētu sēdēt. Dzīmums, vecums, darba vieta, ir bērni, nav bērni, nezinu, kādu raksturu iezīmi. Vai kā izskatās tieši tā. Es jau teicu, ka agresijai un varmācībai nav dzimuma. Redzēsim, kā tur būs. Mums ir Fordiņš Street, kā? Jā. Ko maziņš, Šitais ir tāda dziesma, tā kaļa, kutā, Un brauc ar kabrīti. Jā, viņš ir kabriolis. Un tur vēl tāda kantaina soma, vasarā viņam arī gribas kaut kādu zaļa vai zila soma tur iekšā blakus. Aha. Es tieši par to tikko iedomājos. Man bija tāds, ka tik tas nav kāds kurjers. Teiksim tā, cilvēks no siltajām zemēm, kas atbrauc pastrādāt. Jā, piepelnīties. Cilvēks. Okay, tikai ar laiku jau arī šī nebūs tik glauna. Cik gadi varētu būt šoferim? 33. 25. Man liekas, 30. Es nezinu, tev varbūt, kur ir jaunāka gājuma ir tikuši. Man čisti visi ir virs 30. Jā. Varbūt viņi vienkārši izskatās noguruši. Varbūt vienkārši 25. Studenti jau pārsvarā līdz 30. Lielākā daļa vismaz. Nezinu, bet es gribu vēl piebilst to, ka viņi parkojas tā, ka viņi noparkojas, kur nevar. Uzliek avareikas un izskrien. Izskrien atdot savu pasūtījumu. To taču var. Nē, bet kur nedrīkst viņi noparkojas. Tas vienkārši parkinga poga, tu nospiedz. Tas parkojas visur, kur tā ir parkinga poga, tu nesaproti. Nē, bet ir jau taču, kur nevar apstāties. Bet tu pamēģini. Uz tilta parkinga poga nospied. Tu piebrauc zem tilta uz kādu stundiņu. Uz ceļu un nospied pogu un mājās viss. Jā, lai man nāk. Uz pārbrauktuves, uz dzelzceļa pārbrauktuves. Parkinga poga. Vilciens apstājās. Es aizēju. Nē, par policiju man ir stāsts. Man nesen apturēja. Tā. Man apturēja par to, ka es braucu uz vienu lokāciju.
Un es nevarēju saprast, kur man tieši braukt. Es ievadīju ne tā, un es nesaprotu, kur man vispār braukt. Neteikšu, kurā pilsētā es biju, bet es biju tā riņķoju pa apli kāds 3 reizes, jo es skatos tajā navigatorā, es nevaru saprast, kur man braukt. Es izbraucu uz celiņu, domāju, labi, apstāšos, ko es tur pa to apli riņķošu, tā kā tāds, nezinu, cirkulis. Nu. Es nobraucu maliņā. Es vienkārši paniku noķers. Man sirds šitā skrien tā, it kā es nezinu, kas man bagāžniekā slēptos reāli. Un ne no kurienes izlīda žuļiki, ne no kurienes atver logu. Kāds tā pagrieziens nerāda, saku, es nevaru atrast, kur man braukt, un es sastrasojos, viņam tāds Malcā. Sanāca sarunāt. Šitas tāpēc, ka tiešām neviena apkārt nebija, un nebija tā, kas tur Kā nebija, viņi bija? Ne, kaut kur viņi bija, bet viņi zināja, ka viņus neredz. Bija tāds gadījums. Jā, Es apzinu, un pretī policija tieši brauc. Izgriezās no apvads šoseis. Viņi, protams, man apstādina, tajā brīdī man bija ātrums lielāks. Es saku, kur tad tā skrienam? Es saku, kā, tur vilkās, es atzinu, jūs tieši braucāt. Un tā viņš saka, nepareizā laikā, nepareizā vietā. Es saku, nē, jūs bijāt nepareizā laikā un nepareizā vietā. Man vienkārši fascinē tie cilvēki, kas pārsniedz ātrumu, brauc tur kaut kādu 120, viņus aptur policija un viņi sāk kaut ko sprēgāt policijai. Tu esi pārkāpis noteikumus, tu brauc 120, visi zina, ka var braukt 90. Jā. Labi, 100. Bet, ja tu brauc 120, tad ko tu sprēgā? Tu esi pārkāpis. Tu esi pārkāpis visu, tu rēķinies ar to, ka tu samaksās sodu, visu. Jā. Man bija pat Tārbatas iela arī, tas sākās tas 30. Es kaut kā aizmirstu to visu. Un velkās viens tur. Velkās. Es viņu apdzeru. Tas, man jāskrien uz teātrī nacionālajā valstā. Tas jābrauc. Kā es nepamanīju, ka jums 3 antenas netraferētie. Jums nav uz mūsu antenām jāskatās. Jums jāskatās uz zīmēm. Saka, jā. Kur tas skrienam mākslinieki? Es saku, kā jūs izrādi? Tagad nāksies tomēr kavēt bišķīt. Labi, mēs pēc iespējas ātrāk. Vismaz. Jā. Jauks cilvēks. Bet, jauki, protams, viņi dara savu darbu. Jā, tur jau tā lieta. Protams. Tieši tā, un tā ir tava problēma, ka tu pārkāp Un ka tu noteikumus. kavē. Mārtiņš Egliens. Tas ir mans krustāvs un Dita Lūriņa. Man saistās ar viņiem šī mašīna. Šarāns. Šarāns, jā. Viņiem bija šāda mašīna. Ģimenīte, sieva blonda, vīrs brūnmatis, un aizmugurē sēž 2 bērni. Un suns. Jā, viss tagad mašīna pilna. Jā, tagad ir pilna Un mašīna. pilns bagāžnieks. Jā, jo brauc no laukiem. Jā, sakrāmētas burkas un kartupeļi. Tā. Tad smagā artilērija, BMW Baltais 6. kumeļš. Smags. Jā, es tieši domāju par tevi. Šito, jā? Lai arī kā tas būtu, es pēdējā laikā pašā redzu sievietes pie stūres. Tas jau ir iesēdies. Šādā, jā? Jā. Balts, Viņa arī ir, man liekas, uz to tēmēt, ka tāds sievišķīgs variants. Tas tāpēc, kā Land Roveram, tas baltais, ko Viktorija Bekhema bija dizainējusi. Evoks, varbūt? Evoks, jā. Evoks, jā. Tāds maziņš. Jā. Tas arī, tu zini, ka tur pie stūres ir sieviete. Tagad visi veči, kas brauc ar X6, tādu 6, ko nozīmē sievišķīgs? Nē, pusdzīves viņš viņa vienkārši... Ar to es gribēju teikt, ka, protams, viņš ir tāds ducīgs, tā kā vīrišķīgs tas auto ir, bet pārsvarā sēž sievietes šādā. Es tev piekritīšu. Ir manīts, jā, ka pārsvarā sēž sievietes. Jā, tādas blondīnītes, es pat teiktu, vairāk arī. Tas atkarīgs no mašīnas krāsas, bet šāda te mašīna, šāds auto bija tāds gadījums. Braucu, un mašīna ir tāda tieši šādas pašas markas auto. Viņš tādā braukā. Un caur stiklu var redzēt. Kalbasī. Labi, moments. Jēģ garām. Jā, ir. Tad, protams, bet tas ir forši, ka nekas neatgadījās un viss labi beidzās. Cilvēks laimīgs brauc. Cilvēks laimīgs relaksējies. Jā, tas ir forši. Kāpēc ne? Vai not? Šitais arī būs tāds vieglāks. Mazdiņ. Aizmugurīt. Jā. Aizmugurīt šitā. Jā, saprat. Ģimenes cilvēks. Ne sieviete? Nē, šitam nesēž sieviete pie stūres, nobriedis vīrietis, bez matiem.
Bez matiem tiešām. Jā, ap pliku galvu varētu būt. Pliku plesi. Nu, tāds vecums. Tā gadās. Jā, tā Gadās. Tā gadās. Zini, kā katram pienāk tāds Neviens vecums. nav pasargāts. Jā, neviens nav pasargāts. Bet katram pienāk tāds vecums, kad bez skaņas nevar apsēsties vai piecelties. Vai kaut vai mazais. Kaut vai tāds mazais. Jā, ir. Tas katram pienāk tāds vecums, un katram pienāk vecums, ka viņš domā par saviem matiem. Jā. Tad šis cilvēks ir bez matiem, un mēs dzirdam, kad viņš iekāpj, izkāpj. Bet viņam ir ģimenes cilvēks noteikti. Ar kādu profesiju viņš nodarbojās? Vai viņš jau ir aizgājis? Pensijā. Pensijā, pa ilgu viņš pauzi nav bija. Pensijā. Varētu būt Stabils. students. Arhitekts. Arhitekts Jā. ar mazdičku. Šis mums ir BMW i3. Šeit domas dalās. Mamma! Tur brauc mamma. Viņa pa pilsētu. Ar mazo? Ar mazo mamma brauc. Tur viens bērns pārsvarā blakus sēž, bet ģimenē ir 2 auto. Jā. Šis ir mammas. Šis ir mammas auto. Jā. Mammai pa pilsētu fiksi līdz veikalam. Čuk, tur Līdz viss dārziņam, jā. Līdz dārziņam apakaļ, jā. Ja matu krāsai nav nozīmes, rīžiks varētu, rudmate varētu būt arī. Kāpēc ne? Jā, vasaras raibumiņi. Zilas acis. Ok. Jā. Nu, es arī teiktu, students kāds atkal. Students? Jā. Mums tādi Ok. bagāti studenti Latvijā. Ir arī tādi. Neticēsi, ir. varētu jā. būt. Vienam no pazīstamajiem ir i3. Un viņš tāds saka, nu, vai jūs aizvedīsim manu brāli, vajadzēja aizvest uz staciju. Un kupenes jau bija. Un viņš tikai ieparkojies. Mēs sasēžamies visi 4 cilvēki tajā mazajā i3, sasēžamies, nu, dod ručkā. Mēs iesprūduši rīktīgi ar to mazo bitīti. Un nevaram izbraukt laukā. Tūlīt Rēzeknes vilciens. Mums šitā tā neaizbrauks. Mums tāds, bišķi, tā kā tai mašīnai vajadzētu saņemties. Mēs sākam šitā šūpoties. Un viņš šūpojas līdz tas i3. Pastum to aizmugurs, nē. Šūpos. Visi 4 Ārā ir vienkārši šūpojamies. Iešūpināsim, jā, nevar. Iestumt nevajag, bet Jā, iešūpināsim. un mēs 5 minūtes pie manas Un mājas. Jā, mēs viņu iešūpinājām. Un bijām Man kā liekas, jūs vienkārši aizgāja. izpolējāt līdz Tā kā asfaltam. konča. Klausies, tu esi no Rēzeknes? Es neesmu no Rēzeknes. Nu da, Tāpēc skaidrs. man tas dadā. Nu, skaidrs. Jā. Rēzeknes. Izvēlēs savu nākamo auto pie mums www.autorīga.eu. Mēs uzsaucam CSDD izdevumus, dodam auto reālu garantiju. Mums ir vairāk nekā 250 modeļi uz vietas pie epizodes. Vai tev ir nācies stūrēt auto objektīvu priekšā? Kad kaut ko esat filmējuši? Es domāju, vai tu nācies stūrēt auto reibumā? Šādi jautājumi nebūs. Bet, jā, mēs filmējām Likteņa līdumnieks. Bija vecs zils. Ir tāda marka zils. Tā laika es neatceros precīzi, kurš tas gads domāts. Vieta jau tur tāpat bija tā, ka man garas kājas un es šitā te braucu. Jā, zilā diezgan maz vietas. Jā, jā, viņai Nu, ir jā, maz. Beņķis arī neregulējās. Kā viņš ir. Loģiski, man vēl pižiks galvā. Un iet līga, tajā laikā Vītiņa Zeļa līga. Man jāpabrauc viņai garām un jāpadod atpakaļ. Es aizmirsu, un viņi tajā ceļa pusē, kur nav spogulis. Jā. Jo kādreiz jau bija tikai vienā pusē spogulis. Jā. Un es arī pavisam par to aizmirsu. Tad vēl aizmirsu pateikt, caur neitrālo jāliek ir robi, jo savādāk viņš grūti pārslēdzās. Un brauc apakaļ un jau pieradis, jau skatīties, cik nav, ka tik līgai neuzbrauc virsū, un es skatos pēc otras spoguļa. Pavisam tā mēģinu tuvu ceļa malai, zin tā. Un izrādās, es līgai, es nobraucu šitā tāda maza gabala, jo viņi tur pats staigājuši. Raudāja, viņai tur bija jāraud. Es ar augstām kājām, tad es izkāpju ārā, kas tev notic? Ieliek mašīnā un viss. Un aizbraucām, jā. Sapņu komandā Kuzavā sēdēja mašīnā. Tā gan bija vecāks, tas gan bija vecāks auto, jā, smagais auto, kur mēs Lietuvā tos čemodānus tur metām iekšā. Bet tagad tu labprātāk pats brauc pie stūres, vai arī nav iespēja tāda, kad es nebraukšu, man vajag dublieri, kas pabrauc manā.
Kāda atšķirība? Lai iekšā un aiziet. Jā, ja man ir, tad nav kaut kāda, nav jāmaina kaut kas atkal, tad viņš tagad liks ārā. Protams, ja ir es nezinu, jāietriezās sienā, tad lai kaskadieris, protams. Jautājums, 3 atbilžu varianti, jāizvēlās pareizi atbildi. Viss vienkārši. Jūs savā starpā pareizes, ja? Nē, nevienmēr. Šoreiz nebūs. Jā, jūs Lāsmas dienā komandā mēs ar Artūru vai palīdzam vai mēģinam iedzīt jūs stūrī, dodot Pārsvarā nepareizos traucēja. variantus. Attiecīgi, sāksim ar pirmo jautājumu. Kur atrodas lielākā automobiļu ražotne pasaulē? Var mēģināt minēt bez variantiem. Vācija. Nosauc variantus, tad es Nu, pateikšu, vai es pa gudram. piekrītu vai nē. Labi, tātad pirmais ir Vācija, otrais ir ASV un trešais ir Japāna. Vai var viņi Jā, saražot bet varbūt tas tur ir Eiropā, man vairākas, liekas, nedrīkst Toyotas viņus rūpnīcas, jā, tur ir, bet viņš ir vairākas, ar visu poligonu, izmēģinājumu poligons, viss šis. Un tajā Volvo rūpnīca arī īstenībā viņiem ir tas savs drošības jā. testu vieta. Jā, Vācija. Amerika liela, bet es saku Vācija. Vācija? Man liekas, ka Vācija, jā. Ne Japāna? Nē. Jums var domas dalīties, droši. Rēzekņā. Es pamēģināšu Japānu, jo kādam no mums noteikti būs pareizā atbilde. Nā, Jo jūs man liekas, tas izmantosiet tagad tā nav šādu Vācija. tā. Jā, jā, Izrādās jā. ASV. Okay. Nu, tad šoreiz pareizā atbilde ir Lāsmai. Lielākā rūpnīca mums ir Japānā, tā ir Toyotas rūpnīca. Nosaukums viņai ir Tsutsumi. Susumi. Tsutsumi. Susumi. Garšīgs nosaukums. Tāds interesants, jā. Es nepateiktu pēc Tsutsumi, ka tur ražo Toyotas. Jā, es arī. Tsutsumi. Jā, Tsutsumi. Ok, mums ir punkts. Mums ir punkts. Es tā Sieviešu domāju, intuīcija. Japāna taisa salu, viņam tur tā jau maz vietas. Vai ne? Lielu rūpnīcu. Nu, savs brains. Viņa jau tāpēc arī atļāva. Jā. Nu, tad nākamais jautājums. Kurš auto pirmais tika aprīkots ar LED dienas gaitas lukturiem? Variants aiziet. BMW, Mercedes vai Ford? Ui, nē, es izlasīju nepareizos variantus. Tas būs nākamajā jautājumā. Okay. BMW, Audi vai Rolls-Royce? Lūk, šis būs pareizais. BMW. Nu, labi, lai iet Beha. Viņš īsti nezinu reāli. Čīsta beha. Nu, Rolls-Royce. Nē. Pirmais ar dienas gaismas Ar lukturiem? LED dienas gaitas LED. Ar lukturiem. LED. Lediem, jā. Ar LEDiem. Pagaidiet, LED tas ir iekšā salonā. Tā strīpiņa. Šis ir neons. Lampās. Šis ir neons. Šis Nu, nav. Rolls-Royce. BMW. Tu biji Audi fanāts. Kāpēc BMW? Nu, fanāts jau var būt, bet skatīsimies ar reālajām acīs. Bēnbis ir krūtāks autīši. Nē, tas jau nemaina krūtumu. Bet, Nu, BMW vai BMW, man liekas. Es domāju, es saprotu, uz ko tu velc, bet oriģināli no rūpnīcas LED, nevis tā, ka kāds tur iebara. Jā, es saprotu. Mazliet šauri. Man liekas, ka BMW. Es domāju, BMW. Rolls-Royce. Tad jums atkal domas dalās. Jā. Bet Ok, man liekas, izmantosiet šo varbūt taktiku. BMW varētu būt, bet Malalī. Nu, BMW jums jau ir, tad tu izmanto Rolls-Royce iespēju. Kas ar Rolls-Royce kopā strādā? Tagad ir BMW, man liekas. Nā, nu Viņi arī tad, palikuši. Bet agrāk bija ar Bet agrāk Bija. nebija. Nu, tad starp BMW un Rolls-Royce pareizā atbilde ir Audi. Pirmais Audi. bija Audi A8, kas izmantoja, pamēģināja to tehnoloģiju, kur viņi iebāz to mazo, to puslociņu. īstenībā Audi. Nu, tāds Jā, nesmuks un viņiem sanāk. vēl tur bija tas, ka es atceros to reklāmu, kad no tūmas ieslēdzās un parādās melns Audi. Audi īstenībā bija vienmēr lampu un optikas ziņā. Viņi līderis. centās, jā. Viņiem vienmēr bija foršākā optika, modernākā, un viņi lika visas tās jaunās tehnoloģijas tur iekšā. Nu, šeit Tagad atkal vairs nav tā, jā? vairāk BMW patīk. Nu, vismaz Ne, priekšējā luktu. Patīk ir viens, bet Audi bija tādi, kas visu laiku bāza pirmie visas savas LED matriks un vispār. Jā. Labi, skaidrs. Kur auto logotips simbolizē zemi, jūru un gaisu? Te būs tie atbilžu varianti, kurus es nosaucu iepriekš. BMW, Mercedes vai Ford? Zeme, ūdens, gaisa. Zeme, ūdens, Fords, gaiss. ne? Mercedes. Praktiski viss, kas nav pie mums aplikts ar nodokļiem pašlaik. Nē, jūra varbūt. Ja kuģo. Kāpēc Mercedes? Tāpēc. Mini vienkārši. Nē. Tu zini. Jā. Tu uzticēsies. Labi, vai es viņam uzticēšos šajā jautājumā? Tā, ka dos viņam roku un jūs kopā liksiet no ejas. BMW ir propellers. Gaisa.
Gaisa. Zils, ūdens. Propellers gaisā. Ceļās no zemes. Iebāz zeme. Iebāz ūdenī, tā ir laiva. Tāda bija tava loģika. Ja. Fords. Aiziet. Zeme. Gaisa, ūdens, avatars. Fordam viņa tur kaut kāds zvaigznītes nebija. Tas bija Subāram. Subāram ir zvaigznīts. Fordam ir Plejādas zvaigznes. Pārējais. Nu tad ejam ar Mercedes. Ej, tu Mercedes. Abi divi. Un jūs neizmantosiet taktiku un divas dažādas. Nē. Ok, nu tad jūs kopistiski esat uzminējuši pareizi. Nu, kāds uzminēja, kāds Kā zināja. par godu šis vārds ir? Mercedes. Meitai. Jā. Meitai. Mercedes. Nu, nevis īpaši. Tāpēc arī tas logotips ir Mercedes. ar zvaigzni, 3 staru zvaigzni, kas ir zeme, gaisa un ūdens. Jā, un tur viens stars tur tā mētā, jo viņi jau zem zemes tagad. Toči, Šāds. Nu, varētu būt. Tu šeit. Nu, nē. Ko ražoja Lamborghini pirms uzsāka auto? Lamborghini, lūdzu. Vari Es jau nesaukt. tev teicu 5 reizes Lamborghini. Labi. Lamborghini. Ko ražoja Lamborghini. Lamborghini pirms uzsāka auto ražošanu? Nu, es zinu. Tu zini. Lāsma. Pa Siguldu viens tāds brauc. Kas varētu braukt pa Siguldu? Tev varbūt Pagaidām, iedod tos Atbilžu variants. Kaut kāds. Kamanīs, gandrīz. Tuvu. tam. Velosipēdi, laivas vai traktori? Traktors? Pa Siguldu laiva brauc. Laiva brauc. Pagauji? Nu jā, arī. Var jau. Kāpēc ne? Var, viss kārtībā. Šito jautājumu jūs viņai tikai. Jā, labi, mēs jau sapratām. Paga vēlreiz laiva čista, nē, nu. Velosipēds vai traktors? Pagauju. Pagauju. Vai lejā pagaujas kalnu. Vai augšā. Vai jābūt Lamborghini. Nu, nē, viņa laiva netaisīja. Lamborghini. Varbūt ātrgaitas laiva Taisi vai tagad. jahta kāda. Taisa, Lambo jā. Jūs ar laivu domājat, nu, tā kā laiva, ar kur brauc makšķerēt, vai nu tādu luxury laivu? Mačikerēt. Nu, ir gan Kāds, budžeta, ka man patīk, ka tu garšīgi runā. ir gan budžeta klases, gan tādas, labākas laiviņas. Vai ir traktors? Tu ej ar traktoru Es eju par ar Reizeknas traktoru. laukiem, aiziet pa taisno. Jā. Lamborghini traktors. Kartupus tu lasīt. iztēlojies? Iedomājies lauks, kartupeļi un brauc Lamborghini pa lauku. Kāpēc gan ne? Es ar savu Lambo izbraukšu pa lauku. Jūs Es zināt, šodien ar cik Lambo viņi braucu. pelna vispār? Nu, Pēc tam nopļaujot to vēl, un pēc lauku. tam vēl šitā te ierauj. Jo starters. Bet tas ir sākums, Iegriež. ar ko viņi sāka Jā, savu vai- ražošanu pirms Tad auto. traktors? Es tev jautāju. Es saku Tu traktors. saki traktors. Un tu paliec. Vai draugi brauc ar traktoru, bet es Ok. ar MTZ. Ja MTZ. Tā ir laba dziesma. Jā. Bet tā ir pareiza atbilde. Jā, Lamborghini sāka traktoriem. Gini. Lamborghini. Tieši Tieši tāds brauc pa ķipariem. Es nezinu, vai vēl tagad, bet kādreiz brauc. Jā. Bija redzēts, ja? Lamborghini, jā. Nu, un tāds pēdējais atslodzes jautājums. Kuras markas ambasadors bija Arnolds Švarcenegers? Nu, tur bija agrāk tāda kinozvaigzne. Lielais arnīs. Nu, nosauc tos variants. Aiziet. Palīdz. Kas, kad ir klusa? Ferrari ir pareizi? Jā. Jā, ok. Hammers vai Cadillacs? Tur Cadillacam ir modelis. Nē, vienkārši marka. Viņš pārstāvēja kaut Nu, kādu. piemēram, konkrētu marku. eskalēts. Tas Nu, džips. varētu Jā, būt jā, zinu, Escalades, zinu. jā. To es zinu. Vai Roza Krāsa, Eldorado. Es saku Hammers. Hammers? Hammerit. Nē, es saku Cadillacs. Cadillacs. Tad jūs izmantojat taktiku, ko izmantojat iepriekš. Jā. Nu, kaut Dubults kā. neplīst. Nu, jā. Nu, vienam no jums ir taisnība. Ok. Jautājums, kurā? Jautājums ir kuram? Nu, un šoreiz tā laikam pareizi atbild būs Lāsmai. Hammers. Arnolds Ok. pārstāvēja Hammeru. Bija daudz reklāmas, kur viņš ar tiem hammeriem pa tiem laukiem brauc. Un Hammers arī savā laikā bija domāts autiņš armijas nolūkiem. Nu, jā, viņš vēl joprojām, man liekas. Viņš vēl joprojām. Jā, viņš ir Un, milzīgs. Viņi diezgan labi pārdeva ar to reklāmas kampaņu. Nu, viņš bija tāds būdīgs. Hammers Mašīna tāda būdīgs. būdīga, jā. Viņam Jā. labs kombos. Tā bija sanāk. mana logika, kā es domāju. A, kas labāk no armijas mašīnām jums patīk? Iveco vai Hammers? Man patīk pirmie džipiņi. Tā kā viņus. Wrangleri? Jā, O, nu, tā ir ikona. Tas ir kaut kas. Nissan Patrol. Nu, jā, varbūt. Vai Bet nē, nē. Kruzaks. Kā tas tagad moderni teikt? Kruzaks. Krūzaks. Jā, tā saka. Tas Kruzaks.
Pie jums ir Rēzekņē? Nē, arī Rīgā. Arī saka, Grūzaks arī, jā. Tās ir mašīnas, kurām ir savs vārds vērtība un tāds. Nepavelti. Vērtība, kuru es nesaprotu. Viss ir atkarīgs, ko tu gribi, kā tu gribi šo mašīnu eksploatēt. Ja tu pārsvarā brauc pa pilsētu, nav vajadzīga šāda mašīna. Jā, man mazāk palicis šī makšķerēšana, zveja. Bet šādu un tad es tāpat aizbraucu, un, ja iebrauktu mežā kaut kur, man prasās augstāku mašīnu. Augstāku, bet lūdzu, varbūt kāds komentāros var izskaidrot, kāpēc Land Cruiseri ir tik dārgi. Viņiem viņi ir veci, viņi pūst, kā traki pie tā, viņiem tā virs būs vienkārši, viņas vienkārši. Tu vienkārši tikko izvilki ieroci un iešauji savu ceļgalā. Jā, jo, motors. Bet ir Volvo neiznīcināms. Bet ir Volvo, kas arī tikpat labi tos miljonus brauc. BMW vecie motori arī tos pašus miljonus brauc. Dinamika, caurējamība. Te tu iešāvi otrā celī. Jā, tas pats, kas ir G-klases Mercedes. Protams, viņš maksā sasodīt dārgi, bet kas ir armijas? Viņš arī caurgājies. Nē, protams, tur ir sava nasta tajā, ka tas ir vārds. Tu maksā arī par to, ka tas ir Land Cruiseris, ka viņš vienkārši tāds ir, bet viņš ir nenormāli. Caurējamība, caurgājumība. Jaunais Land Cruisers. Nē, ne jaunais. Pilnīgs mēsls. Jaunais. Mēs runājam, kādēļ viņam tā cena tā nekrītās un kādēļ viņi ir dārgi. Jā, tādēļ arī viņi ir. Tāpēc, ka viņus ir viegli apkopt, tu viņu mierīgi var salabot. Ja tev gadījumā. Bet tagad var dabūt zem tirgus vērtības. Kurā vietā? Brauksim tirgdā. Ilgi jau tirgojās visādas mašīnas. Es nezinu, kad šis raidījums te nāk ārā, varbūt tad jau nebūs. Bet es domāju, ka tās tirgus tik ātri nemainīsies. Bet es zinu, ka cilvēki ilgi tirgo mašīnas. Kad ir spiesta lieta, viņš nolaiž. Tāpēc man joprojām liekas kosmos Land Cruiseri. Tā ir pilnīgi veca mašīna, kas maksā lielu naudu. Bet viņi ir izturīgi. Bet viņa paliek veca mašīna. Tur jau nobraukums. Tur kaut kā 2006. gads nobraukums, tur jau gandrīz 500. Viņš tur arī pat 10,000. Tu arī vairs neesi tas jaunākais. Jā. Kā tas ir pareizi, jā. Jo akumulātoru urmašīnām viņām aķīšas principā nav vērts mainīt, pirkt jauns, jo tur ir izplānots, ka šie divi aķīši strādās vienu to urmašīnu. Tāpat tās ir ar cilvēku. Tu jau var neesi baigi, priekš kam tev jauna mašīna? Tieši tā. Jā, tāpat tās atstiepsies kaut kad. Brauc ar to, kas tev ir. Jā, brauc ar vecu Volvo. Kamēr brauc, jābrauc. Arī fakts. Tā. Cik plats, tik garš, tik vienkārši. 2x2 ir 5. Auto bez pirmās iemaksas un ar garantiju. Visi auto ir pieejami Višķielā 14 vai mūsu mājaslapā www.autorīga.eu. Atgriežamies pie epizodes. Mēs esam finiša taisnē un atļausim Jānim izstāstīt kādu stāstu ar to, kāds ir bijis tavs garākais brauciens tavā mūžā ar auto. Uz kurieni? Cik ilgi? Es gadu laikā nobraucu jau vienu daudz. Esmu braucis uz Ukrainu. Visgrūtākais ir iedot kādam stūrēt ar savu mašīnu. Brauc un iedot kādam stūrēt. Tas vēl bija miera laikos. Tāpat tās nevar aizmigt. Nervozi, ja? Tāpat tās tu esi augšā. Tu uztraucies. Jo man jebkurā gadījumā es esmu tāds cilvēks arī, kuram patīk nevis vienkārši kontroli, bet lai viss būtu labi, lai arī otrs būtu drošībā, tad viņš rūpes kaut kur. Jā. Un tad es tā, vai nav nogurs, varbūt, labi, ok. Bet, labi. Un uz Vāciju, jā, es arī viens pats esmu braucis. Uz Vāciju, Nīnbergām. Jā, viens pats pa pusstundiņai beigās tur sanāca tā, ka es pagulēju, ne pa pusstundiņai, es pagulēju ilgāk. Es pagulēju diezgan tā, nostājos malā un tā tur... Mūšus tur ēdu. Jā. Es tur darīju visu kaut ko, dārgā degvielu. Saliec iekšā, es vēl dabūju kaut kādā sakrā, man sadevu degvielu līdzi. Vienkārši, tev klausies, tu brauc uz Vāciju, tu degvielu Vācijā tikai neliek
izbrauc visai Polijai cauri, tad noš tu savu bāku un tad dielai. Bet, kurš kam to sūdīgo poļu degvielu? Ok, nobrauc. Tārā tos pieckarnieks. Aizmurē bija pilns. Kurš kam to šeit ņem? Man šito degvielu tāpatās. Draugi. Tā bija. Labi, draugi. Jā, Nenormāli labi draugi. Jā, tik vienkārši tas bija. Jā. Apakaļ ceļā tur bija vēl viens šofers, bet jā, tur ceļā tas viens pats pie stūris. Atkārto to reizi. Jā. Ja draugi iedod degvielu. Jā, draugi, nē, es pats arī varu ieliet. Problēma. Nav problēma. Jā, šīs garie pārbraucieni, jebkurā gadījumā es piekrītu tam, ka visgrūtākais ir ceļš īsi pirms mājām, ka to ķermenis atslābinās. Tu jūti, viss jau, tu jau ir finiša taisni. Jo viss trakāk tās nelaimes arī notiek pirms tam. Tādēļ vienalga, tu bišķi nāk miegs, tu ātrāk netiksi mājās, tad tu izvairīsies, pareizāk sakot, no kaut kādas iespējamas nelaimes. Labāk, ja tu nāk vienkārši nobrauc malā vēl tās 15 minūtes paņem, izkāp ārā, ied saldējumu, nomazgās seju un tad malc. Lai izvairītos, jo ir ļoti daudz gadījumu bijuši. Tieši tālbraucēji, ko arī stāstījuši. Ka tieši pirms mājām visgrūtākais ir un visas nelaimes ir notikušas pirms mājām, netālu no mājām. Es arī atceros, biju braucis no Rīgas līdz Varšavai un atpakaļ bez miega. Tas bija traki. Tas bija reāli traki. Un, tieši pēdējās kaut kādas 2 stundas uz mājām bija tādas jau. It kā tu saproti, ka jāapstājās, bet vai vēl bišķiņ pabraukšu. Kaut kādā brīdī, es nolūdzu apstājos maliņā bišķi pagulēt. Kāda ir tā sajūta, braucot, ka tu brauc un tu saproti, tu biji tikko iemidzis. Tā sajūta ir nenormāla. Kājas vienkārši. Bailīgi, jā. Pie pirmās iespējas vienkārši acis šitās un nobrauc malā un viss, un tad gan tev ir obligāti. Tu nevari, bet, ja vēl kāds sēž blakus, tā gan blakus sēdēs, nav tā bijis. Jā. Jārūpējas par sevi un citu drošību. Braucam Un miedziņu arī. Ja vajag, tā vajag. Ja vajag pie stūri pagulēt, tu pagulēt. Aizver atstiņas un smaidī. Tu šitā māk patur aliņu. Ok, un nobeigumā, ko tu novēlētu cilvēkiem, kas tumšajā laikā nevelk atstarotājus? Tūlīt mums jau pārmainīsies pulkstenis visdrīzāk, jā. Bet tāpatās vēl mums ir. Vienalga, es viņiem veiksmi. Es viņiem vēlu veiksmi. Ja kādreiz varbūt tas nebija tik aktuāli, bet ātrums pieaug, viss notiek straujāk, cilvēki straujāki, viss pilnībā notiek straujāk. Un tas ir šitā te var novērsties, arī šofers ir cilvēks, jā, un ir cilvēks, kas iet ar kājām, viņš nerēķina to, ka viņš pēkšņi parādās, jā, viņš kaut kāda maza celiņa, un tur ir priekšā koks, to jau nevar paredzēt, jā. Tur cilvēks ir izgriezies. Ceļas ir dažādi. Tomēr bišķi domājam līdzi. Ja ir tādas iespējas, ko tev maksā uzliec virsū atstarotāju? Vienu mazu atstarotāju kaut vai pamanīs, kaut kāds jāņtārpiņš tur staigā. Vai arī krāsains drēbes. Jā, lai nepaliek par kraukšķīti. Lūdzu, uzvelc atstarotāju. Jā, šoferīts izskatījās veizā. Šitā baigi labā kampaņas, neizkraukšķīts. Nepaliec par kraukšķīti. Atstarotāju. Jā, tā tas arī ir. Tik vienkārši tas strādā. Jā, es arī pārgājienos, kaut kādos gājienos. Es esmu, ja nav līdzi, tev ir telefons. Kaut vai ej un kustini viņu. Kaut vai ritenim nopērkuši to uz lediņu, uz uzlādējumu. Tev ir viņš aizmugurē mirgo. Tev ir jābūt redzamam. Tev ir jābūt pamanāmam. Pēc tam vēl ritens man ir melns. Man patīk arī melnais tērps, jā, piemēram. Riteņbraucēja tērps. Man patīk, bet līdz ar to es saprotu, ka mani sliktāk redz. Tā tad man ir jānodrošinās. Viss. Elementāra lieta. Cik garš, tik plats. Priekšā spuldzītē, aizmugurē arī mirgo kaut kas. Tāpat tās arī gājējiem. Bērniem es atbalstu, ka vajag šīs te vestes. Jo mazais piņģerots, viņš kaut kur tur kuļās, jā. Citreiz vispār ir balts tērps ziemā, balts tērps, balts sniegs, ja viņš nav palicis dzeltens, jā. Cik tie pleķi tur ir?
Tur ātrumā neatšķirs. Jā. Ātrumā neatšķirs. Jā. Un tad tas mazais piņģerots, jā. Un tu viņu nepamani. Ir jau, protams, ir forši, ja tur ir atstrojamās jakas, tagad jau cepures jakas, viss tur lūdzu. Bet, uzvelc to vēstu. Tas neko nemaksā. Tas citreiz maksā tavu dzīvību, un tas maksā citu cilvēku izčakarētu dzīvi patiesībā. Jā. Jo tu jau padari nelaimīgu ne tikai savu ģimeni, to arī to ģimeni padara nelaimīgu. Tas tāpatās kā alkanauti. Jā. Viņi jau nerēķinās ar to, ka viņš sēž pie stūres, sēžās palī, un viņš padarīs nelaimīgu sevi, savu ģimeni, un vēl paraust, cik cilvēks līdzi. Jā. Tas jau beigot tādu rezonanci rada. Protams, cilvēki jau arī, es arī esmu savā laikā, ir bijis pasākums, un tikai es izgulējies, un tad vakar pusē tu jūt, tā kā varētu braukt. Un tu saproti, patiesībā jau, tas, kā tu jūties labi, aizbrauc mājās, tikai tagad atrod to alkometru, 0,7 vai 0,5. 0,5. 0,7. Tā nedrīkst teikt 0,7. Man nebija 0,7. Mājās un 0,7. Nē, 0,5. Un tad tu domā, vai tas ir tagad kāpa vai kā, bet tu jūties labi. Bet tad tu domā, tas reakcijas ātrums jau mazinās. Tieši patiesībā reakcijas ātrums mazinās tad, kad ir, es nevienu nemudinu dzert pie stūres. Reakcijas ātrums mazinās tieši tad, kad ir paģiras. Tad, kad ir 50 gramu vai 100 gramu ierauts, tad reakcijas ātrums nepalielinās. Jā. Bet tas ir arī, protams, kā kuram cilvēkam. Tu arī nevar tā apgalvot. Tās man te visi auto pazināja un drošības direkcijas pārstāvi tur nolinčos. Bet es nemudinu nevienu lietot alkoholu, jo katram šis ķermenis ir dažāds. Labāk nelietot. Ja tev ir jābrauc, nelieto. Ja tev ir jāiet tumsā, tu zini, ka tu gribi nokļūt no punkta A uz punktu B, tu esi malacis, tu nesēdies pie stūres, bet tu ies ar kājām, jo tev ir ar kājām aiziet tur līdz vilcienam vai līdz autobusam un pēc tam atbraukšu pakaļ mašīnai. Jā, forši, tu esi malacis, bet tu uzvelc to atstarotāju, sameklē. Es sagatavojies. Tā tas ir tik vienkārši. Protams, mēs aizdomājamies tikai tad, kad notiek nelaime. Tas ir tāds, es novēlu, lai nebūtu tā, ka ir nelaime, bet aizdomāties ātrāk laikam. Paldies, ka atnāci pie mums ciemos. Mums bija iespēja redzēt tevi dzīvē, nevis televizora ekrānos. Jā, un mēs dzirdēt. esam tikušies arī dzīvē kaut kur. Jā? Jā, točni zinu. Iespējams. Okay. Jā, mēs esam tikušies. Nevar atcerēties, kur, bet esam. Noteikti arī skatītāji eit noskatīties filmu Perfektie. Es esmu redzējusi reāli liek aizdomāties arī īstenībā nedaudz. Un šīs ir 20. sērijas beigas. Paldies jums, puiši. Paldies jums, skatītāji. Neaizmirstiet nospiest like, subscribe Autorīga YouTube kanālam. Varbūt jums ir kādi pēdējie vārdi pirms pauzītes mazās? Noslēdzošie pēdējie vārdi. Laikam paldies Lāsmai par sezonu vadīšanu. Paldies. Foršiem minējumiem. Cerams, ka arī tev kaut kas palika. Man ir palicis atmiņā. Ko ražoja Lamborghini? Traktoru. Jā. Traktoru. No tā. Esam uzmanīgi uz ceļu un velkam astarotājus. Un nedzeram pie stūres. Lūdzu. Un atcerieties spēlēt savas dzīves lomas prātīgi un nebrauciet nevienam virsū. Tas nav labi. Čau visiem! Tā!